Izslēgtā veidā ekrāns, protams, ir melns, tad mēs varam nospiest šeit augšpusē esošo atbloķēšanas taustiņu, un šeit ir tāda slidināma poga, tā kā slaiderīts hops. Un šeit tad arī parādās šī mobilā telefona skāriena funkcijas. Šajā brīdī mēs viņu patās restartējām, papildinās, kā saka, bibliotēkas saturs, lai mēs visu varētu normāli redzēt. Nu, lūk, šeit ar pirkstu bakstoties, mēs varam piekļūt dažādiem multimedijiem. Sākot fotokameru, fotogrāfija galerija, mūzikas atskaņotājs, video atskaņotājs un FM radio. Nu, paskatīsimies, kā izskatās kamera. Kameras saskarne ir vadām ar pirkstiem šāda. Tas īstenībā ir visai ērti, jo mēs varam ātri piekļūt kaut kādām funkcijām, ieslēgt, izslēgt dzipspuldzi, nomainīt izšķirtspēju, izmērus, ja mums vajag. Tāds viss. Un arī fokusu mēs patiesībā varam ar pirkstu regulēt, kur mums vajag. Tāda rociņa staigā var redzēt. Nospiežam uz labo malu, viņš pats nofokusē un uzbildē grīdu konkrēti ar galda kājām. Dzēsīsim ārā tādu bildīt, mums nevajag. Nu, lūk, tā ir fotokamera. Nākamā ir bilžu galerija. Nu, kopumā tā atsaucības pieskārieniem ir tiešām labā līmenī. Reizēm jau kaut kas iefrīzo, mazliet vai iebremzē, bet tas īstenībā ir atkarīgs no tā, cik mums ir daudz bildīšu, kaut kas tam līdzīgs. Nav tā kā iPhone'am, ka varētu ar vairākiem pirkstiem piezomot, tad jāizmanto ir lūk šis te augšējā podziņa, kas ir skaļuma regulēšanā, lai piezomot bildes. Tā, dosimies no šejienes ārā atpakaļ uz galeriju. Tālāk mums ir mūzikas atskaņotājs. Diezgan atsaucīgs tas skāriena ekrāns ir. Tā, mūziku izslēgsim. Atgriezīsimies atpakaļ, palaidīsim kādu video. Ekrāna izšķirtspēja nav graujoša, bet, teiksim tā, priekš vienkārši video skatīšanās pilnīgi pietiekam. Ok, pietiek mums lūrēt video. Un ir arī FM radio, kurš pašreiz nedarbosies, tāpēc, ka mēs esam austiņas atvienojuši, ko viņš arī noteikti tūlīt pateiks. Jā. Bet, saskārne klasiskā. Nekāda īpaša ekstra šajā rādžiņā nav. Ja godīgi, tas arī ir viss no tā, ko mēs varam darīt ar skārienu ekrānu. Ok, ja mēs uzinstalējam vēl Opera Mini internetu pārlūku, tad viņā var vēl izmantot skārienu ekrānu. Un vēl kādās aplikācijas, bet tā visā pārējā laikā, līdz ko telefons ir atvērts, nekādas skārienu pogas, skārienu ekrāns vienkārši nefunkcionē, viņa nav. Tas tāds visai savdabīgs risinājums, kā nav slikti. Cilvēki neapgrūtina ar visu sādām featurām, kur viņš var vienkārši nojūgties, tāpēc, ka visu kā ir tik daudz. Un tad viss pārējais ir jau, kā jau redzam, absolūti klasisks Sony Ericssons. Ok, tas, ko vēl varu pieminēt, ir Remote Play. Ja jums mājās PlayStation 3, tad jūs varat vai no ar šo telefonu bakstīt PlayStation esošās lietiņas, pārslēgt, filmas, mūziku, kaut ko tam līdzīgi, vai arī šeit telefonā no PlayStation skatīties saturu, klausīties mūziku un skatīties bildes, kas ir uz PlayStation. To var darīt šeit. Ir arī navigācija, ir arī Wise Pilot aplikācija, kas gan ir pieejama uz 30 dienām tikai, bezmaksas, tāds kā demo variants. Kartes tiek lejupielādētas no interneta, tā kā nevarētu teikt, ka pats lētākais, izdevīgākais navigācijas variants, bet, būt ir. Protams, Google Maps. Ja mēs paskatāmies palīgrīku, saraksts ir, visai pagarš. Ir arī Facebook aplikācija, kas ļauj piekļūt tiešo Facebookam. Būtu arī forši būt draugiem LV, bet, gan jau tiem, kas nopietnam surfo internetā, Facebooks varbūt patīk labāk.
un arī YouTube video skatīšanās iespēja. Bet kā jau minēju, visu pārējo funkciju ziņā, mūzikas atskaņotājiem var interesants ādiņus vai to mūzikas atskaņotāju dizainu uzlikt. Pieņemsim, lūk, šeit mums ir tādā stilā. Paņemsim, piemēram, nomainīt stilu uz, kur varam uzlikt kasešu atskaņotāju CD player. Tas tāds vienkārši vizualizācija, kāds viss izskatās. Varam uzlikt, piemēram, plašu atskaņotāju. Tā, lai vizuāli izskatās citādi. Bet tā šeit pēc būtības iekšā ir Walkman 4. 4. paaudzes ir 4.0 versijas atskaņotājs ar labu sniegumu, jo kā jau Walkman telefonu viņi skan labi. Ja godīgi, tad pa lielam tas arī viss. Ericssons kā Ericssons ar, teiksim tā, pievienotu skārienu vadības iespēju. Lūk, šeit multimediju vadībai.